Pēdējo 2 dienu laikā šie jaunie drosmīgie cilvēki nodibināja jaunu valsti bijušā Latvijas Nacionālajā teātrī. Viņi bija pietiekoši drosmīgi, lai pierakstītos uz kursiem, kurus vada islandiešu paplašinātās dzīves performances grupa Quiz Boom Bang, vedot viņus pretī lielām pārmaiņām dzīvē. Nāciju valstu, robežu un drošības, imigrācijas politikas un nacionālisma eksperti nolasīja lekcijas un deva viņiem noderīgus padomus. Psihologs runāja par cilvēka dabu un vajadzību būt piederīgam. Jaunās valsts nosaukums ir Republika, un pilsoņi ir publikāņi. Pēc jaunās valsts demografiskās informācijas datiem, Republikā ir 80% sieviešu, 20% vīriešu un 1 heteroseksuāla persona ar doktora grādu. Lielākā daļa pilsoņi ir bijušie latvieši. Jau tagad jaunās valsts ieejas apsargā robežu sargi. Pēc republikas dibināšanas rituāla pirmajā dienā visi tās pilsoņi saņēma publikāņu vīzas. Jaunās nācijas publikāņi tika sadalīti grupās un demografiskā veidā radīja republikas nacionālos simbolus. Katru grupu vadīja profesionāļi no ārzemēm, izņemot grupu, kas radīja nacionālo himnu kopā ar publikāni Kārli Kazāku. Grupas radīja jaunu karogu, izvēlējās nacionālo puķi, radīja tradicionālo republikas ēdienu, izmantojot vietējos resursus, rakstīja pirmo nacionālo runu, radīja republikas nacionālo kostīmu, kur šovakar demonstrēs izcilie bijušā Latvijas Nacionālā teātra aktieri Madara Botmane un Kaspars Aniņš un nacionālo deju. To visu mēs redzēsim šovakar.